Dievs mani mīl tāds, kāds esmu. Es lieku tādā kārtis, es buros. Es nolādēt arī varu ar vārdiem cilvēku. Nāc līdzi parādīšu, kas ir 2+2. Mums ir tāda liela dilema, man piekrītīsiet. Jā, jo es esmu slavenība un es neslēpju to, kāda es persona esmu. Un nevis tāpēc, ka viņam ir bauda no tā, ka bezdievīgi aiziet pazušanā, bet tas ir vienkārši taisnīgi, ka tas tā notiks. Tu minēji, ka tev ir bijušas 3 klīniskās nāves, un tāpēc tu redzi mani cauri pilnībā, ja es pateiktu kaut kādus malus. Principā, es esmu daudz kam gājis cauri veselības ziņā un visu to, un par to es tā īsti jums nevēlos sniegt, bet ko es varu teikt, es esmu cilvēks, kas ar taro kārtīm nodarbojas ar visu melno maģiju, un manās acīs neviens nevar samelot, jo es cilvēkam redzu cauri uzreiz. Jūs teicāt, jūs zināt, kas ir Dievs, jūs zināt, kas ir velns, jūs zināt, kas ir cilvēks. Jūs tajās klīniskajās nāvēs esat kaut ko arī piedzīvojuši? Jā, principā, ko es varu teikt, es esmu kristiete. Es eju svētdienās uz baznīcu tikai grēkus sūdzēt. Līdz svētdienai es daru grēkus, jo es esmu piedzimusi sātana dienā. Rīt ir 11. jūnijas, vēl 24 stundas. Es varu izbaudīt to, ka man ir 20 gadi. Bet 05:45, kad atskanēs mans modinātājs, es pamostos, ka man ir 21. Kāds ir Dievs? Tu tici Dievam? Jā, es ticu Dievam. Cik tu bieži eji uz baznīcām? Cik vien varu. Vairāk kā vienreiz nedēļā. Un kā tev dzimšanas diena? 1. martā. Pavisam katrā mēnesī ir atlasītas 3 sātana dienas, un tu neesi, jo martā ir 13., 19. un 29. sātana dienas. Kā es visu zinu, kas ir sātana dienas, principā tie cilvēki, kuriem ir sievas un bērni, un viņiem bērns piedzimst, un jūs konstatējat to, tā kā jums ir... Es zinu, ka mēs katrs cilvēks izmantojam ChatGPT. Jā, bet kāds ir Dievs? Kāds viņš ir? Kāds ir viņa raksturs? Principā, es esmu homoseksuāla persona. Un kāds ir Dievs? Dievs mani mīl tāds, kāds esmu. Tāda vai kāds es, un lai kāds es būtu viss. Tad Dievs ir mīlošs. Jā. Un tas ir vienīgais, kas viņš ir, kāds viņš ir? Nē, Kā jums šķiet, viņš ir taisnīgs? Jā, principā, kāpēc ir puses paradīze un elle, tad, Jūs ticat pēc nāves dzīvē, jūs ticat? Jā, es būšu paradīzē, bet... Kāpēc jūs būsiet paradīzē? Es arī varu būt ellē, un es arī varu būt pa vidu. Reizē nevar? Tās ir 2 atsevišķas vietas, nevar apsēsties 2 krēslos. Tu vai nu vienā vai no otrā apsēsties. Es varu apsēsties pa vidu. Vidusceļa nav. Vidusceļš pieder vēlnam. Es esmu man kā veģmai, kurai ir spējas, es neteikšu, kādas man. Es varu ieiet paranormālajā. Es lieku tādā kārtis, es buros. Es nolādēt arī varu ar vārdiem cilvēku. Jūs minējāt, ka jūs esat kristiete, jā? Jā, bet es nestaigāšu ar zelta krustu, kas ir viņš... Es arī ne, bet es esmu kristietis. Kristietis ir Kristus sekotājs, Jēzus Kristus sekotājs. Un Jēzus ir... Es minu, ka viņš veco derību pieņemsim no Bībeles. Es zināju no galvas. Cik tev gadi šobrīd? Viņš zināja veco derību no galvas. Ja tu tici Dievam, viens no tiem baušiem bija neturējis citus baušus. Nē, ja tu tici Jēzum un Dievam, tad no kāda 2 cipuru skaitļā vīrieši baidas? Ja tu atbildēsi nepareizi, tad tev jāiet biežāk grēku sūdzēt. Principā, tu vari uzdot sev bieži jautājumus, un Bībelē vienmēr būs tava atbildes. Jā, patiesībā es pēdējos, varbūt, gandrīz 4 gadus aptuveni neskaitu, bet
līdz katru dienu lasu viņu. Ja? Nu, man ir... Un neko šitam līdzīgi es neesmu dzirdējis, varbūt varat paskaidrot. Labi, es minēšu 12. Nē, 33. Kāpēc? Tāds cita Jēzus pie krustam. Tik gados, jā? Jā. Un Un tad, tas kad tev tālāk, būs... jā. Kāpēc viņš nomira? Viņu piesita pie krustu, viņu nesa cilvēki, jo... Viņš pats nesa uz sevi savu krustu. Jā. Viņš uznesa kalnā augšā. Mans nākamais tetovējums, es varu parādīt šeit, man ir tetovējums. Bet man nākamais... Kāpēc jūs nonāksiet debesīs? Es atbildēju uz jūsu jautājumu, jūs varat atbildēt uz manējo arī. Mani tur gaida tēvs, kas ir 17 gadus aiz saulēm. Mani gaida tur vecmamma, vectēvs. Kāpēc jums... Labi, es pārfrāzēšu jautājumu. Nu? Kāpēc jūs esat labs cilvēks? Debesīs tiek tikai labi cilvēki, pareizi? Labs. Ja jūs nonākat debesīs, tad es mēģināšu parādīt savu tetovējumu. Nevarēšu. Es esmu horoskops dvīns. Tu teici, es esmu labs. Jā. Man ir 2 sejas. Šobrīd es varu būt laba. Kāpēc? Bet... Kāpēc? Jūs esat kaut kādas darbas darīt? Es jūtu darīt, enerģijas. Tu esi labs. Ko es varu tev parādi kreiso plaukstu man. Es ar tādām lietām īsti nenodarbojos. Tu netici tam? Jēzus bija konkrēti pret jebkādām citām dievībām. Es esmu tīrā veģma. Bet es arī varu būt melnā. Mēs jau nevaram būt kristieši un piedalīties visādās buršanās un zīlēšanās. Es to daru, man ir vienalga. Es nonākšu, es varu nonākt gan ellē, gan paradīzē. Nav nozīmes. Jūs esat, paskatīsimies uz 10 baušiem. Bībelē rakstīts, ka grēka alga ir nāve. Elle. Pareizi. Paņemsim 10 baušus, paņemsim 3 no viņiem. Savādāk baigi gara saruna būtu. Viens no viņiem ir tev nebūs un melot. Jūs esat kādreiz melojuši? Es esmu melojis. Jā. Kā sauc cilvēku, kurš melo? Es visu šo zināju agrāk, bet es viņus saucu par skaudžiem. Melis, citos vārdos. Nē, tas ir skaudžis. Priekš manis tas ir skaudžis, ne melis. Man kā slavenībai ir ļoti daudz cilvēku, kas ir skaudži, jo viņiem skauž, cik man labi iet. Skaudži var arī būt meļi. Arī jā. Melis, jā. Lietas būtība, ja tu melo, tad tu esi melis, ja tu otrais? Otrais ir tev nebūs zakt. Tu esi kādreiz kaut ko nozagusi. Oi, bērnībā. Jau sākāt bērnībā, jā? Atceros, ka, es nācu no trūcīgas ģimenes bērnībā, tā kā. Ļoti... Tas neattaisno lietu, vai ne? Lietas būtība paliek. Bet es esmu trešais, jā. Un trešais? Trešais ir tev nebūs laulību pārkāpt, bet paklausieties, ko Jēzus teica. Jēzus teica, ka ja tu skaties uz kādu sievieti vai vīrieti un iekāro viņu savās domās, tā ir seksuāla iekāre. Tad tu esi viņu laulību pārkāpis savās sirdī. Jūs esat kādreiz skatījušies, kādu cilvēku ir iekāri? Jā. Jā. Man nepatīk mankārīgi cilvēki. Tādus cilvēkus es nositu. Man ir melnā josta karatē. Aha, cilvēki iekšienē ir ļauni. Jā. Pareizi. Mūsu mīļākā, tu zini, kas ir mīļākā latviešu? Bībelē tas arī ir rakstīts, vai ne? Bībelē ir tāda raksturvieta. Jūs zināt Bībeles raksturvietu? Es lasu nav neviens taisns. Visiem trūkst dievišķās godības. Jā. Un bez šīs godības tu nevari nonākt paradīzē. Atcerēties to raksturvietu, ļoti slavena, pazīstama raksturvieta, grēka alga ir nāve. Elle, es pirms gulētiešanas lasu Bībeli, es esmu jau Bībeli izlasījusi. Un tagad paskatīsimies uz jums, ja jūs šodien nomirtu, un aizietu tiesas zālē, jo Bībelē rakstīts cilvēkam lemts vienreiz mirt un tad stāties tiesā, vai ne? Tā kā tiesas zālē šeit uz zemes. Jūs būtu vainīgs cilvēks vai nevainīgs? Nevainīgs. Kā melīgs zaglis, kas laulību pārkāpj, ja mēs tā paskatāmies, es nolīmenošos ar jums kopā, jā? Tur es arī esmu tajās visās lietās. Tur ir atkarības, tā kā, ja es nomirtu un, piemēram, mani tiesā, mums katram ir lēmums, vai mēs gribam elli vai paradīzi. Es vēlos gan elli, gan paradīzi. Tas, jā. Tagad grēka alga ir nāve. Jūs nostājaties Dievu priekšā, Dieva troņa priekšā kā grēcinieks. Jūsu alga, ja mēs saliekam
ciparus kopā, ja mēs savelkam galus kopā, ja 1 + 1 ir 2, 2 + 2 ir 4. Nē, 2 grēks, + 2 grēcinieks, grēka alga ir nāve. Nāc līdzi parādīšu, kas ir 2 + 2. Mums ir Cik lapiņā ir stūri? Saskaiti 2 + 2. 4. Un tagad saskaiti. Lapiņai? Cik lapiņā ir stūri? Tu teici 2 + 2 ir 4. Parādiet lapiņu. Cik lapiņā ir stūri? Tu noloki. Jā. Nē, tu noloki. Jūs man piekritīsiet, ka patiesība nekad nemainās. Nemainās. Vai ne? Ja man ir viens akmens rokās, un es nolieku blakus otru akmeni, tad tur ir 2 akmeņi. Tur būs 2 akmeņi šodien, rītdien, parīt, aizparīt, vai ne? Jā. Patiesība nekad nemainās, ja? Un patiesība ir tāda, ka jūs esat grēcinieks. Tāds pats kā es, tāds pats kā mēs visi pārējie. Mēs visi grēkojam. Jā, tieši tā. Man kā personībai tas ir tāda liela dilema, man piekritīsiet. Jā, jo es esmu slavenība un es neslēpju to, kāda es persona esmu. Es neslēpju, ka es transseksuāli, homoseksuāli. Mēs esam šitan iznākuši ārā, lai vienkārši pastāstītu vienu ļoti fundamentālu, ļoti svarīgu lietu, kuru jūs varat saķert, tas izmainīs jūsu pilnībā skatījumu. Man neko neizmainīs. Ja jūs varētu mazliet ieklausīties, mēs kopā sapratuši esam to, ka jūs tomēr neesat pavisam nevainīgs un labs cilvēks. Jūs esat tieši tāds pats cilvēks kā es un visi pārējie šeit uz zemes, un es tūlītās pabeigšu, ja es varu savu domu. Es varu ātri pateikt, es esmu tāds pats cilvēks, kur ir sieviete un vīrietis attiecībās. Es esmu tāds pats cilvēks, kur ir sieviete. Es esmu tāds pats cilvēks, ka tikai ir attiecībās tikai mamma ar bērnu palikusi. Un viena lieta ir tas, ko Dievs ir apsolījis, ka tas tā būs, ka tas tā notiks, un nevis tāpēc, ka viņam ir bauda no tā, ka bezdievīgi aiziet pazušanā, bet tas ir vienkārši taisnīgi, ka tas tā notiks, ka beigās labums uzvarēs un ļaunums zaudēs. Un ja tu un mēs abi esam ļauni cilvēki, tad mēs nonāksim ellē, mēs būsim zaudētāji komandā. Un tas ir neiedomājami, es nevaru iedomāties, kā tu aizēji uz elli. Es nezinu, vai tu esi pamanījis, bet es tevi mīlu kā cilvēku, nepārprotiet. Es tevi mīlu. Tu nevari man teikt, es tevi mīlu. Un nepārprotiet to. Ne ar tādu mīlestību, bet es nevaru iedomāties, kā jūs pavadat savu laiku ellē, un tāpēc mēs esam iznākuši šeit, lai pajautātu, ko Dievs izdarīja, lai tev nebūtu jāiet uz elli. Jo atcerieties, viņš ir mīlestība, bet ne tikai mīlestība, viņš ir arī taisnīgs. Kā tās divas lietas var kopā? Tūlītās. Ko Dievs izdarīja, lai tev nebūtu jāiet uz elli? Ko viņš izdarīja? Tātad viena lieta. Es veicu brīvprātīgo darbu savā pilsētā Gulbenes novadā. Es esmu brīvprātīgajā darbā jauniešu centras bāze, un man ir 1 gads, lai dabūtu zelta certifikātu. Un vienalga esat pelnījuši un es veltīšu savu laiku, savas stundas jauniešiem, vecākiem, ģimenēm ar bērniem, trūcīgiem gan labiem, jo tie ir mani pieredzes stāsti. Es esmu bijusi narkomāne 7 mēneši. Es jau nelietoju 2 mēneši un 11 diena. 1 mēnesis un 11 diena, ka es vispār narkotikas nelietoju. Bet 7 mēneši es lietoju un es zinu visas. Es tikai nešpricējos. Te man nesen. Un tagad iedomājieties. Šitas punkts ir analīzes. Tu un es. Mēs abi divi esam lidmašīnā. Tā ir salīdzinājums. Degošā lidmašīnā, kas drīzāk varēs. Es varu ārā un tevi ķeru līdzi. Te ir tāda situācija, ka tu tikko paskaidroji, ko tu labo esi darījis kā cilvēks. Tas ir tas pats, kā mēģināt izlekt no tās lidmašīnas un plivināt savas rokas, it kā tev būtu spārni un mēģināt lidot. Tu ar pats savu labumu mēģināsi izglābties. Bet tikko apskatījām, ka tu tomēr neesi tik labs cilvēks. Tu esi melīgs zaglis, kas laulību pārkāpj, un tu nevari plivināt. Tu vari mēģināt riktīgi atspēlēt tos labumus, bet Dievs tiesās tavus darbus un tavus ļaunos darbus viņš atmaksās ar nāvi. Un tagad tas, ko es izdarīju, paskatieties uz mani, es uzvilku izpletni. Es uzvilku glābšanas kaut kādu rīku, kaut kādu glābšanu es paņēmu, paglābu, kas nav no manis. Man kāds iedeva, ja? Man kāds iedeva, un tas ir Jēzus.
Ziniet, Jēzus, viņš aizgāja pie krusta nomira. Tā ir tā viena lieta, vai ne? Sanāk, To jūs esat dzirdējuši. Tas ir tas piemērs, tā kā mēs esam draugi, mēs esam vienā lidmašīnā. Cipā Jēzus paskatās, kurš ir labāks no mums. Galīgi nē. Un šeit parādās viņa mīlestība. Ja man būtu viens izplatnis, principā es tevi ņemtu līdzi, lai tu nenomirsti, bet man ir tas, ja pret mani ļauni, atpakaļ ir 2 dunči mugurā. Ja pret mani labi, tad es eju un palīdzu. Jā, un tas varētu būt ļoti loģiski, tas, ka, ja jūs nebūtu pārtraukuši, es vēl neesmu pabeidzis līdz galam. Jēzus man neiedeva izpletni, tāpēc, ka es biju labāks par tevi. Viņš sniedz izpletni katram vienam grēciniekam. Viņš teica, ka nevis veseliem ārstu vajag, bet neveseliem, vai ne? Viņš te ir nācis glābt nevis taisnos, bet netaisnos grēciniekus. Tā kā tevi, tā arī mani viņš ir nācis glābt. Un es esmu šitien ārā ar izpletni rokās, norādu uz to, ka tu esi lidmašīnā, kas drīz avarēs. Tu kādreiz nomirsi. Lai avarē. Jā. Un es negribu, ka tu aizej uz elli, jo ja tu esi bez Jēzus, bez izpletņa, tad tu neaizies pie tēva debesīs. Tu aizies uz elli. Es lidotu. Tā ir tā galvenā lieta, ko es gribēju šeit pārliecināties. Nevis vai tu esi labs cilvēks, jo es zinu, ka... Tas ir piemērs. Es lidoju, pēkšņi aizdedzās lidmašīnu. Es noskaitu tev reizi un es nodziedu... Noteikti, nē. Ocean. Nē. Es nodziedu... Nē, tas tā nenotiek. Tu atkal mēģini ar saviem darbiem. Es izdarīšu kaut ko labu, es palūkšu, es aiziešu uz baznīcu, es palasīšu Bībeli, es nodziedāšu foršu slavēšanu, Dieva slavēšanas dziesmu, ja? Un tad es tikšu izglābts. Nē, tas tā nenotiek. Tas notiek tikai tad, kad tu paņem izpletni. Es dziedu Dieva dziesmas sev, ne jau citiem. Jā. Es dziedu 17 gadi. Es dziedu sev, ne jau citiem. Jā, protams. Es rakstu dziesmas sev, ne jau citiem. Tu vari dziedāt tajā lidmašīnā, bet tu tāpatās nomirsi, ja tev nebūs izpletnes. Jā, es dziedāšu savu pēdējo reizi. Padomāsiet par šito? Es varu padomāt, bet klausies. Tas ir piemērs, ja es lidmašīnā nomirtu, es saprotu, šīs ir pēdējās minūtes. Noskaitu tev reizi, nodziedu pēdējo reizi Dieva dziesmu. Atvados no visiem un viss, un es esmu paradīzē, un es gaidīšu ikvienu, jo es nezinu, jo es katru dienu, kad pamostos, es pasaku Dievam paldies, ka man devi šo dienu, jo mēs katrs nezinām, kad mēs nomirsim. Ja tu ar savu viltu mēģināsi pateikt Dievam, es savu dzīvi nodzīvošu tā, kā es pats gribu, un beigās nožēlošu, tulītās pēdējais, un nožēlošu beigās, tad tu ar Dieva žēlastību izturies tā kā ar tolets papīru un iespējams, ka tavas sirds nebūs tādā stāvoklī, ka tu pieņemsi to Dieva žēlastību, to izpletni, kas ir Jēzus. Pareizi, Jēzus. Tāpēc pats galvenais jūsu dzīvē, tavā dzīvē ir nevis, kur tu dzīvos, kur tu apprecēsies, bet vai tu esi izglābies no elles, kas nāks pēc tavas nāves, vai tad, kad Jēzus atnāks. Es jau sen esmu izglābusies. Neteikšu, kā izglābos no elles, bet izglābos. Ir viena rakstuvieta Bībelē, ir teikts, ka cirvis jau pie saknēm pielikts, un katrs koks, kas nenesīs labus augļus, tas taps nocirsts un iemests ellē. Un ja jūs nodarbojaties ar homoseksualitāti, ar kaut kādām buršanām, ar zīlēšanām, tad jūsos nav nekāds pierādījums, ka jūs esat kristietis. Buršanās es esmu... Un es uztraukšos ļoti par tavu glābšanu. Mani nevajag glābt. Zini, kāpēc? Es palīdzu tev, jo tev labi. Man vajag, zini kā, ja tev ir labi, man ir labi. Ja man ir labi, tad tev arī būs labi. Bet paliek tavi sliktie darbi, kurus Dievs tiesās. Mums ir jābeidz saruna, jo es eju apakaļ. Jā. Es tev pateicos, ka tu uzklausīji mūsu. Jā, es jebkuram cilvēkam veltu laiku, dodu... Es drīkstu par tevi aizlūgt? Droši, kā. Tev ir kāda vajadzība, varbūt? Man nav. Nekādas vajadzības? Man ne mīlestība, ne finanses, nekas nav vajadzīgs. Jā. Jēzus teica, nāciet pie manis visi grūtsirdīgie un tie, kas ir noguruši, visi nāciet pie manis, es jūs padzirdīšu. Es tevi padzirdīšu ar ūdeni, kas tev piepildīs un tev nekad neslāps vairs.